Piedzīvoto šis gan bija mazskaitlīgs pikets. Pie pašvaldības ieradās gan Rīgas mēra kritizētāji, gan atbalstītāji. Tiesa šoreiz tūmā nemanīja Rīgas satiksmes busiņus un organizētus Ušakova atbalstītājus. Protesta akcijā klāt bija arī Kristīna Žilde. Kopš iepriekšējā piketa pagājis knapi mēnesis, bet šodien jau atkal pie Rīgas domas bija pulcējies Ušakova pretinieku pūlis, kas sagaida mēra atkāpšanos. Taču arī šoreiz Ušakovam aizstāvi netrūka un tie bija pensionāri. Kundzītes pie domas ieradās pat ātrāk par pašiem protestētājiem. Viņas mītiņu nebija pieteikušas, bet atnāca kā stāsta uz savu galvu, lai aizstāvētu mīļoto mēru. Es ļoti pārdzīvoju kā par dēlu, dvēseli raud, kas pat nav apspriežams. Kā var par šo tēmu runāt? Kā zeme nes šos protestētājus, sprunguļus tikai riteņos liek. Sprunguļu licēji ieradās īsi pēc noliktā laika un ieņem pieteikto vietu 5 metrus no rātsnama durvīm. Šādi darīts, lai nepieļautu iepriekšējo kļūdu, kad decembra sākumā Ušakova pretinieks atbīdīja uz laukuma galu, bet atbalstītājiem atvēlēja vietu tieši pie domes. Nāciet Omītes pie mums kopā pret Ušakovu. Bet Omītes nenāca. Ap bijušo domnieku sapulcējās vien aptuveni 10 protestētāji un mēdīju pārstāvji. Tā ir to vidējo latvieti, kad sēž mājās un lamā visus, lamā valdību, lamā pašvaldību, bet atnākt, nevīžā, bet nekas. Es domāju, ka šis ir labs sākums. Plecu pie pleca ar piketu pieteicēju stāvēja arī juristi Ieva Brante, kuru iepriekšējā mītiņa reizē policisti rupji izmeta no domas sēžu zāles. Par to viņa lūgus sākt kriminālu procesu pret Ušakovu. Pamazām gaisotne pie domas kļuva nokaitēta Ušakova atbalstītājiem un pretiniekiem, savu neiecietību nesavaldot. Вот ваш карман, вот мой карман. Да, мой карман. И почему вы лезете в мой карман? Я в ваш карман не лезу. Я сказал вам, давайте покажитесь, какая вам пенсия. А вот он хочет, если ты закоррился в Риге. Я зарабатываю зарплату в Риге. Зарабатываю. Я не регистрирован в Риге, но большую часть своих денег я оставляю в Риге. Так, эти я думал, что я заслужил ехать в транспорте так, как и вы. Strīdi pārauga par nerunāšanu valsts valodā, dalīšanos krievos un latviešos, bet tajā visā pa logu noskatījās pats Ušakovs, kurš par vajadzīgu iznākt pie protestētājiem šoreiz neuzskatīja. Visiem cilvēkiem ir tiesības rīkot piketus par un pret Rīgas dome, valdību, prezidentu, Saimu, lai tik izmanto savas tiesības. Bet tas neliek jums kaut kā pārdomāt savu rīcību, apsvērt iespēju atkāpties, jūs to tā īpaši nopietni neuztverat, es saprotu. Cik sapratu, jūs tajā piketa bijat un jūs redzēt to pasākumu. Vai jūs man pēc šī piketa ieteiktu pārdomāt savu rīcību? Lēmums tomēr jāpieņem Ušakovam pašam, un šķiet tas jau ir izdarīts. Domas sēde ritēja, kā nekas nebūtu noticis, un mazskaitlīgais protests izklīda, solot vēl atgriezties un par sevi atgādināt. Kristīna Žilde, Andrejs Skangals, TV3 ziņas. Krievija atkal vēršas pret Latvijas ražotājiem.